Ko labdien visiem! Tā es skatos, ka jau daži ir cilvēki, kas vakar arī bija, jā, un varbūt pa naktī ir radušies jautājumi, jā. Lai gan, jā, ir tie paši cilvēki, mēs esam, kas bijām vakar, jā, bet, šobrīd mēs mazāk stāstīt, nebūs tās prezentācijas vairs tik tā, un nebūs tik daudz par tām datubāzēm, cik vairāk par dokumentiem, jā, tieši, un varbūt ir jautājumi, un varēsiet prasīt, tad, kolēģi, jums atbildēs, jā, noteikti, lai jūs varētu pilnvērtīgi doties pēc tam mājās, ka tiešām esat ieguvuši informāciju. Jā. Pirms tam es mazliet pastāstīšu par mūsu to, par šo sastāvu, kas mēs esam no Nacionālā arhīva savākušies kolēģi. Jā. Tātad mums ir Alīna no Kino, foto, fono dokumentu valsts arhīva, tātad viņa par audio un vizuālajiem materiāliem, jā. Tad mums ir vēl Milana no vēstures arhīva, jā, un Latvijas valsts vēstures arhīva, un attiecīgi tas ir par dokumentiem līdz 45. gadam pamatā, jā. Un tad ir Vita un Kristīna, jā, kas pārstāv reģionālos arhīvus. Tātad mēs esam, jā, arī es tā skaitā no Rīgas reģionāla arhīva, bet, protams, mēs mēģināsim atbildēt uz jautājumiem par visiem mūsu tātad gan reģionālajiem, gan arī, kā saka, zonālajiem arhīviem. Pēkšņi atvainojos, aizmirs vārdu, jā, zonālajiem arhīviem. Jo mūsu dokumenti ir diezgan līdzīgi, tikai starpība ir tā, ka mēs esam tātad teritoriāli pa Latviju atbildīgi, jā. Lūk, un Valdis ir no Latvijas valsts arhīva, jā, kas jau ir tā kā, tāds aptver valsts nozīmes dokumentus, jā. Un, jā, attiecīgi tad Valdim arī var būs daudz jautājumu, jā. Un vēl viena lieta, ko es vēlos, kā pārstāv Rīgas reģionālā arhīva, jā, vēlos pastāstīt, jā, ka tātad mēs esam jaunizveidots arhīvs, iespējams, varbūt kāds nav pamanījis, un tad līdz ar to jautājums, kas tas tāds ir, jā. Tātad mēs esam Rīgas reģionālais arhīvs, kas ir šī gada 1. janvāra, jā. Un mēs esam apvienojušies tātad personāla dokumentu valsts arhīvs, kas iepriekš bija varbūt atpazīstams, un Siguldas zonālais valsts arhīvs, jā. Un līdz ar to mums ir tātad, kas agrāk bija par Rīgu un Jūrmalu pamatā personāla dokumenti, un attiecīgi nāk klātī tad bijušais Pierīgas reģions, jā, ar jau visiem, tāpat kā visi citi zonālie un reģionāli arhīvi. Ja, protams, nav skaidrība, ir jautājumi par to mūsu struktūru, tad arī to varat prasīt, jā. Bet, šobrīd es domāju, ka es došu vārdu Alīnai, lai viņa pastāsta par savu arhīvu, vai ne? Labdien vēlreiz. Tie, kas vakar bija uz manu prezentāciju, redzēja, kā darbojās mūsu Redzi dzirdi Latvija un kādi dokumentu veidi tur ir. Tie, kas pievienojas mums tikai šodien, mazliet pastāstīšu, ieskicēšu, kas pie mums glabājās un veiksmīgākos mūsu dzimtas pētniecības piemērus. Tātad mēs esam Rīgā dislocējušies Šmerļa ielā 5, bijušajās Rīgas kinostudijas telpās. Tāpēc varētu teikt, ka sākotnēji mēs savu datu bāzi uzbūvējam tieši uz filmām, jo mums ir ļoti liela kolekcija no Rīgas kinostudijas saglabājusies. Mums tur ir gan aktieru provas fotografijās pozitīvos, fotografijās negatīvos, gan diapozitīvos. Mums ir aktieru provas arī filmu rullīšos un arī pašas spēļu filmas, ko nereti izmanto tieši dzimtas pētniecībās. Cilvēki no visas Latvijas meklē savus radiniekus, kas kādreiz ir piedalījušies, un, protams, mums ir liels prieks, ja mēs varam viņiem palīdzēt gan attālināti, ja viņi sevi atrod vai savus radiniekus arī kinostudijas veidotajos kinožurnālos, gan arī nākot klātienē uz vietas, mēs palīdzam glabātuvēs strādāt, tātad meklējot šos te cilvēkus. Varētu teikt tā, ka filmu kolekcija mums ir ļoti liela, 100,000 vienību. Dotajā mirklī datubāzē mums, protams, nav tik daudz. Kopsumā vispār kā dokumenti, kas mums publicēti, mums ir 160,000. Un datnes, kas ir redzams uz āru, kuras nav aizsargāts ar autortiesībām, ir aptuveni 144,000. Pateicoties visiem intelektuālajiem rīkiem, kas tagad ir pieejami, un arī, teiksim,
CSV failiem, mēs varam strādāt daudz ātrāk. Mēs esam ļoti maza komanda, 10 cilvēki, kas principā apstrādā šo te lielo apjomu, kas ik pa laikam arī gada laikā ienāk, ne tikai uzkrājās. Jūs iedomājaties, ka mums vecākā fotogrāfija no 1865. gada un fotogrāfija vien mums ir 3 miljoni. Tātad tur ļoti lielām pat arhīvistu paudzēm pietiktu darba, ne tikai mūsu mazajai komandiņai. Varētu teikt, ka viens no tādiem interesantākajiem dzimtas pētniecības veidiem mums ir mūsu pašu lasītavā ar kontrolpozitīviem. Bijām veidojuši vienu reizi publikāciju, mēs savus dokumentus dažādi reklamējam, gan auditoriem par tiem stāstam, gan arī sociālajās tīklos liekam publikācijas, gan arī lielākas publikācijas arī žurnālā Latvijas arhīva. Bijām nolēmuši reklamēt radio dienu un gribējās kādu interesantu, tādu piesaistošu fotogrāfiju atrast, un tobrīd likās jaunais pāris 50. gados VF kultūras pilī saņēma savās kāzās radio. Mēs viņu ielikām iekšā, aprakstījām to pašu radiomagnetofonu un kādā mirklī vienkārši nejauši vienā no kino žurnāliem uzgājām, kā šo jauno pāri sauc. Edita Riemere toreiz precējās ar Aivaru Ķirsi. Un tas āķis lūpā arī mums bija iekšā tajā dzimtas pētniecībā. Un tad sākām vairāk kaut ko pētīt un sākām skatīties arī citas kāzu fotogrāfijas, meklēt augšā pie sevis un atradām, bija veselas 3 fotogrāfijas klāt, un pēc kāda laika atklājās vēl viens kinožurnāls jau pēc kādiem, laikam, 5 gadiem filmēts, kad pārim pat jau bija 2 bērni. Un tad mēs uzzinājām, ka viņi pārcēlušies pat uz Valmieru. Tā kā pavisam kaimiņos pie Cēsīm. Nereti tādi atklājumi ir arī mums pašiem. Mana kolēģi pavisam nesen kinoamatieru filmējumos, kinoamatieriem diemžēl nav montāžas lapas klāt, un ļoti daudz, ko mēs uzzinām, vienkārši tos dokumentus atverot vaļā un skatoties. Un tā viņa zināja to ģimenes leģendu, ka viņas tēvs un vecvectēvs ir strādājuši Pētera baznīcas torņa atjaunošanas darbos, un viņas vecvectēvu no šī te torņa 60 gados laida pensijā. Un viņa pagājušajā nedēļā burtiski pavisam pētot kaut kādus citus dokumentus klientam, uzgāja vienu no šādiem filmējumiem, ka viņas vectēvs un vecvectēvs ir tajā Pētera baznīcā un viņu laiž pensijā. Un tieši tas mazais gabaliņš pat ir krāsains, ne tikai melnbalts kā visa pārējā filma. Un pagājušajā nedēļā, kad es atkal šajai prezentācijai gatavojos, skatījos, mums nereti meklē ne tikai, teiksim, savus radiniekus, bet arī savas mājas, jo grib saglabāt vēsturē arī kā izskatījušies viņu tātad īpašumi. Un paprasīja kāda ventspilniece, vai mums ir kāda ēka, un es izskatīju burtiski visas kinožurnālus, visas fotogrāfijas, kas mums ir saistībā ar Ventspils ielām, gan arī tie skati no panorāmas, no augšas. Un bija tāda pavisam neaprakstīta kinožurnāla versija ar otru nosaukumu situāciju par ekoloģisko situāciju, kas bija 88. gadā. Atmodas laikā visiem ļoti interesēja tīri tā ekoloģiskā situācija Jūrmalā, Ventspilī, Liepājā ar piesārņojumu. Un ziniet, vienā akcijā, kas apvienoja visu Baltiju toreiz, kad Lietuva, Igaunija un Latvija stāvēja 3. septembrī un protestēja pret piesārņojumu, tur stāv ostas darbinieks, mana vectēva brālis. Tā kā man pašai arī bija tāds patīkams pārsteigums, jo kādā mirklī gribējās arī atrast savus radiniekus. Es burtiski skatījos, varbūt par kolhoziem kaut kas atradīsies vai kā citādi, nekā nebija. Tu tad vienu cilvēku esmu arī atradusi pati. Kā jau es vakar teicu, tāds pozitīvais mirklis mums ir bijis ar Berkoldu albumu, kas bija nonācis arhīvā pavisam tādā triviālā ceļā. Cilvēki bija nopirkuši īpašumu, tīrīja bēniņus un atrada fotoalbumu. Viņi saprata, ka fotogrāfijas ir tikpat skaistas kā šīs te, ko mēs esam sagādājuši telpas izdekorēšanai, un nolēma tās atdot arhīvam. Mēs paņēmām
Un kāds no Ziemassvētku attēliem mums patika, un mēs viņu izdomājām publicēt no arhīva Facebook vietnes kā lielo apsveikumu tātad svētkos Latvijai. Un, ziniet, pieteicās jūrmalnieks, kas atpazina savus radiniekus. Un tā viņš nāca pie mums uz vietas, palīdzēja manai kolēģei, un tur tās 100 fotogrāfijas tika atpazītas vietas, ēkas, cilvēki. Nu, tātad mūsu vietnē Redzi dzirdi Latviju. Ja jūs ieiet iekšā, tad attērisot jebkuru dokumentu veidu, gan tās filmas, par kurām es runāju, gan skaņas dokumentus, gan fotogrāfijas, jūs varat jautāt arhīvam. Tātad varat arī komentēt. Mēs par tiem komentāriem būsim tikai pateicīgi. Ja jūs atpazīsiet vēl kādu papildus vai mūs palabosiet par vietām, par gadiem, mēs ļaunā neņemsim un tikai to atbalstam. Laikam došu vārdu citiem kolēģiem. Jā, paldies, Alīna. Vai varbūt jautājumi kādi? Vai pēc tam neaizmirstos? Varbūt kādam ir jau uzreiz? Jā. Piemēram, es gribu, ka par konkrētu vietu kādu filmiņu atrast, tur nav aprakstīts. Piemēram, Cēsis, Ruiena, tā nevarēs sameklēt. Nē, mūsu meklētājs meklē burtiski visos laukos. Ja jūs ierakstat konkrētu pilsētu, bet labākais lietot viņu ir bez galotnes. Jā, lai tie meklējumi locījumos arī jums parādās, varat arī kaut kādu vārdu precīzāk pielikt, vai tur ielas nosaukumu, ja jūs kaut ko meklējat, vai pieņemsim kādu rūpnīcu, kas tajā laikā ir bijusi, vai kaut ko tādu, tad viņš vairāk detalizētāk jums to meklējumu izmetīs ārā. Bet droši. Bet pēc vietām jūs varat meklēt arī tajā meklējuma joslā, kur mums ir filtrs. Tur varat ierakstīt iekšā to pašu pilsētu, iefiltrēt, un tad jums arī tādā veidā viņš dos ārā. Varbūt ir vēl kāds jautājums? Vai pagaidām nav? Bet, manuprāt, ir kur? Jā. Nē, mūsu datubāze ir bezmaksas, tajā nav jāielogojās iekšā, nav jāiereģistrējās. Jūs varat veidot savas izlases, katrā dokumenta stūrītī ir tāda tukša zvaigznīte, varat tur ieķeksēties iekšā. Kad beidzat darbu, tad tur ir opcija, ka jūs varat pārsūtīt šo izlasi uz savu e-pastu, un tur klāt būs aktīvi linki uz visiem jūsu atradumiem. Jo nākamajā reizē, kad jūs iesiet datubāzē iekšā šajā, tad vienkārši tas meklējums nesaglabāsies. Jā. Jā, bet man liekas, tā unikālākā iespēja ir, ka mēs kopā veidojam to savu vēsturi, vai ne? Ka mēs varam komentēt un ierakstīt un tās bildes nevis tikai arhīva darbinieki, bet mēs paši viņas tā kā papildinam ar to informāciju, un tas paliek nākotnē. Bet tas, man liekas, ir tas foršākais, vai ne? Nu tā. Nu labi, tad varbūt Milena. Laikam jāuzdod pretī jautājums, kas vispār neko nezina par vēstures arhīvu. Jo laikam mēs esam vispazīstamākais arhīvs dzimtes pētniecībā. Tātad Lokas iela 16 Rīga, Latvijas valsts vēstures arhīvs. Dokumenti par laiku no 13. gadsimta līdz 1944. gadam. Visa Latvija. Mums, ja mēs runāsim pēc tam par citiem arhīviem, tad viņi dalās pa reģioniem, ja, bet mūsu gadījumā visa Latvija ir vienā lielā ēkā. Kā mēs paši arhīvā jokojamies no visa dārguma, kas mums ir, mēs paši zinām varbūt 5%. Ja, tā kā tas ir jebkuram pētniekam, ne tikai dzimtes pētniekam, bet arī vēsturniekam vai jebkuram cilvēkam, kam vienkārši interesē vēsture un ir vēlme sākt kaut ko pētīt, tas tiešām ir zelta krātuve, kur var atrast visu. Galvenais ir uzdot pareizos jautājumus sev un arī pēc tam mums, jo viss ir atkarīgs no tā, ko jūs mums uzdosiet, ko jūs mums iedosiet, lai mēs varētu to atrast. Ja? Jo tā galvenā specifika ne tikai mūsu arhīvā, bet man liekas arī tā ir specifika visu valstu arhīvā, ka dokumentus, iespējams viņus var glabāt pēc vārdiem un uzvārdiem, bet es nezinu, tur ir jābūt milzīgai ēkai. Ja? Varbūt kā
kā visai cēsī kopā, ja ne 10 tādām pilsētām. Ja? Tāpēc arhīvā dokumenti glabājas pēc iestāžu klasifikācijas principa, nevis pēc vārdiem un uzvārdiem. Rupji sakot, ja mēs meklējam dzimšanu, mēs meklējam to baznīcu grāmatas fondos, un lai mēs atrastu to dzimšanu, mums ir jāzina, kur cilvēks ir dzimis. Ja? Tā kā, tas ir tā, ja piemēram. Bet ar kādiem dokumentu grupām mēs strādājam vēl, izņemot to, par ko mēs runājām vakar par radurakstiem, kur ir brīvā piekļuvē pieejamas baznīcu grāmatas līdz 1914. gadam uz doto brīdi, bet mēs turpinam izlikt, tā kā arī pēc tam nākamos gadus, arī 15. jau pamazām sākam izlikt. Ir tāda dvēsļu revīzijas, Viskrievijas tautas skaitīšana, māju grāmatas, kas ir par Rīgu līdz Pirmajam pasaules karam, studentu lietas, bet ko mēs vēl izmantojam, pārsvarā un vispopulārākais ir 1935. gada un 41. gada tautas skaitīšana, kas ir vienīgās, kas ir saglabājušās par laimi. Jā, jo tas mērķis tautas skaitīšanām bija statistika. Jā, Marģers Kujinieks uztaisa statistiku, un līdz ar to vairāk mums nav nepieciešama pēc tiešām ārkārtīgi liela papīra daudzuma. Un Latvijā bija pāris tautas skaitīšanas, tātad 20. gadā, 25. 30. saglabājās tikai 35. gada, pa kuru var meklēt. Bet tā meklēšana arī, tātad ir nepieciešams zināt, kur cilvēki ir dzīvojuši uz 1935. gada 12. februāri. Ja? Respektīvi, ja mēs zinām to vietu, tad mēs meklējam tā pagasta vai tās pilsētas tautas skaitīšanas dokumentus. Tautas skaitīšana dalās divās dokumentu grupās. Tātad ir iedzīvotāju uzskaite, kur ir uzskaitīti visi iedzīvotāji vienā maisaimniecībā ar viņu radniecību. Ja? Tātad dzimtas pētniekiem tas ir ļoti aktuāli. Un arī personu kartītes, kur katrai personai vēl ir atsevišķa kartīte, kur ir uzrakstīti viņu dzimšanas dati, dzimšanas vieta, kādas valodas prot lasīt, rakstīt. Vīrietim vajadzēja atzīmēt, vai viņš piedalījās pasaules karā, jo tajā laikā cilvēki vēl nezināja, ka būs otrais pasaules karš. Ja? Un tas jautājums ir uzdots, vai cilvēks ir piedalījies pasaules karā, vai piedalījās neatkarības cīņās. Ja? Otrajā pusē par ienākumiem, kur strādājis, kā pelnījis naudu, ja piemēram ir apgādībā kādam, kam, kur dzīvojuši. Un 41. gada tautas skaitīšana, kas tika veikta nacistiskās okupācijas laikā, tur ir tikai uzskaitīti iedzīvotāji, kas dzīvo vienā mājā bez radniecības. Vēl bez tautas skaitīšanā mums ir kolosāls materiāls papildinot kino, foto, fono dokumentu arhīvu pasu grāmatas, kur ir cilvēku fotogrāfijas. Šeit meklēšana ir nedaudz sarežģītāka. Mums ir jāzina, kur tā pasa ir izdota, lai mēs varētu atrast fotogrāfiju. Pēdējā laikā tas ir ļoti aktuāli, cilvēki meklē savu senču fotogrāfijas. Nevienmēr tas ir iespējams, manos gadījumos visiem ir pirkstu nospiedumi. Fotogrāfijas nebija obligāts nosacījums. Fotogrāfijas arī bija dārga lieta, vai ne? To nevarēja atļauties katrs otrs cilvēks, kā mūsdienās. Un arī ir jāņem vērā, ka ne visiem pagastiem un ne visām pilsētām ir saglabājušās pasu grāmatas. Ja, kādam ir ļoti smuki viss pēc gadiem, kādam ir tikai 1 gads, piemēram, es nezinu, tur kaut kāda Kruspils pagastam pieņemsim, man ir jāpārbauda, neticiet man tagad, bet piemērs ir saglabājusies tikai 1925. gada, ja, un vairāk nav tā, tie cilvēkam pēc tam ir izdota pase, diez vai mēs to fotografiju atradīsim, ja. Atsevišķa kolekcija mums ir māju grāmatas arī, ne tikai par Rīgu, bet arī par citām Latvijas pilsētām un pagastiem. Šeit pēc līdzīga principa ir jāzina, kur cilvēki ir dzīvojuši, lai mēs varētu atrast viņus māju grāmatās, lai, piemēram, zinātu, kur tad cilvēks pēc tam ir aizgājis, ja, jo tur ir pēdējā sadaļa, ir jānorāda, uz kurieni dodas pēc tam. Tātad viņš padzīvo vienā mājā, un pēc tam viņš dodas kaut kur citur, un lai mēs varētu izsekot viņa gaitas. Kas mums vēl glabājas tāds interesants? Iedzīvotāju saraksti. Ja, tātad 35. gada tautas skaitīšana ir saglabājusies par visām pilsētām un par visiem pagastiem. Tas ir unikāls dokuments,
kura kolekcija ir par visu Latviju. Nav neviena pagasta un pilsētas, par kuru nav saglabājies šis dokuments. Bet katrs pagasts ir veicis vēl savas individuālās skaitīšanas, un tur ir jāskatās. Katram pagastam ir savi gadi, tur pēc tāda paša principa radniecības, vienā mājsaimniecībā dzīvojošie cilvēki, varētu tur uz 30. gadu sākumu, 20. gadu beigas, tur ir jāpārbauda. Mums ir arī leģionāru dokumenti, kas, man liekas, vienmēr ir aktuāli. Ar leģionāru dokumentiem ir tā, ka viņi mums ir saglabājušies ļoti fragmentāri un nepilnīgi. Mēs varam meklēt faktu par to, ka cilvēks tiešām ir iesaukts. Un tas ir viss. Jā, tā kā nebūs aprakstīts, kurās kaujās piedalījās, kas ar viņu pēc tam notika. Nē, tikai pats fakts, ka cilvēks ir uzsācis dienestu. Tas būs īsumā laikam viss. Ja būs kaut kādi vēlāk jautājumi, mēs droši varēsim parunāt. Jā. Diemžēl nē, jo tur ir personu datu aizsardzība, respektīvi cilvēki, kas ir dzīvuši, piemēram, 30. gadu sākumā, tīri teorētiski vēl varētu būt dzīvi, un tā apjoma dēļ mēs nevaram izvēlēties kaut kādas kartītes, kuras parādīt cilvēkiem, kaut kuras aizslēgt, līdz ar to tās nav pieejamas. Iespējams, ka rudenī kaut kas mainīsies, ja tiks pieņemts likums, kas mums atļaus šos dokumentus rādīt bez ierobežojumiem. Ja? Bet jūs varat piekļūt pie 35. gada tautas skaitīšanas mūsu lasītavā, piesakoties darbam arhīva lasītavā caur mūsu pakalpojumu portālu mājaslapā, uztaisam savu tātad personas kartīti, jā, un uzrakstam pieteikumu lasītavai Slokas ielā 16, ka jūs interesē konkrētā pagasta tautas skaitīšana. Ja? Un tad, kad jūs jau sarunāsiet dienu un laiku, jūs atnāksiet un tur jums būs pieejams šis dokuments, vajadzēs vienkārši šķirstīt un meklēt savējos. Jo strādājot lasītavā, jūs parakstat noteikumus, ka visu, ko jūs redzat lasītavā, tā ir jūsu atbildība. Ja? Tas neatiecās uz adopcijām un krimināllietām, par ko es arī aizmirsu piebilst. Mums ir arī adopcijas un krimināllietas un uzvārda maiņa lietas, un pavalsniecības arī lietas, bet tie tomēr ir tādi ļoti specifiski dokumenta tipi, par ko tomēr ir jāzina, ka tas fakts ir noticis. Jā, piemēram, ar teikumu, es gribu noskaidrot, vai mana vecmāmiņa kaut kad ir tikusi adoptēta, mēs tādu iesniegumu diemžēl nevarēsim pieņemt. Jā, jo, lai meklētu adopciju, mums ir jāzina, kāda adopcija ir notikusi un kur tā ir notikusi. Jā. Bez šīs informācijas meklēšana nav iespējama. Mēs ļoti bieži arī iesaku dzimtas pētniekiem vienmēr turēt roku uz pulsu un skatīties periodiku. Tas ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzturētā vietne, kur var meklētājā uzrakstīt, piemēram, cilvēku vārdu, uzvārdu un parādīsies visa iespējamā informācija. Tas jums palīdzēs iespējams saprast, cik plaši un dziļi var pētīt kaut ko par kaut kādu cilvēku. Tur noteikti parādīsies, ja viņš ir mainījis uzvārdu oficiāli. Varbūt viņš kādu zemi ir ieguvis, varbūt īpašumu, varbūt vēl kaut ko. Un tas jums arī palīdzēs pēc tam rakstīt iesniegumu arhīvā, lai mēs kaut ko meklējam. Jo tas ir tomēr kaut kāds fakts, apstiprināts, ko mēs varam jau pārbaudīt reāli dokumentos. Ja? Nekādas brīnumnūjiņas datu bāzes veidā, kur mēs varam uzrakstīt vārdu un uzvārdu, mums diemžēl nav. Ja? Es gribēju jautāt par pasēm. Vai pases bija tajā laikā visiem cilvēkiem tā kā jānoformē, vai tikai ja bija attiecīgos amatos? Nu, taisni par to laiku, kas ir tā kā pie jums, tie 1920. Tas bija visiem vajadzīgas pases? Es varu atbildēt par starpkara periodu. Man šķiet, ka jā, es skatos uz kolēģiem. Starpkara periodā noteikti visiem. Ja mēs runājam par cara laiku, baidos samelot, ceru, ka man kāds palīdzēs, ja es kļūdīšos tagad, bet man šķiet, ka cara laikā nebija visiem obligātas pases.
Ja? Arhīvā glabājas, es nezinu, vai jūs dzirdējāt vakardienas manu prezentāciju par radurakstiem. Es arī par to runāju, ka mums ir starpkaru perioda pases, bet vienmēr jāatcerās, ka pases ir unikāls dokuments. Un ja tas ir nokļuvis arhīvā, tad tam ir faktiski daži iemesli. Pase tika pazaudēta vai pase tika mainīta. Citu iemeslu dēļ pase nevarēja nokļūt arhīvā. Ja? Un lai mēs, piemēram, meklētu, vai pase pie mums ir, tad mums ir arī vajadzība pēc tā, kur tad viņa ir izdota, un iespējams, kad viņa tika nozaudēta. Ja? Nu, tas nav reāli. Ja? Tā kā līdz ar to vienkāršāk ir iet ceļu pasu grāmatās meklēt to, ka šī pase tiešām ir izdota. Bet tas ir starpkara periods, ja? Ar cara laiku nē. Jā. Par adopcijas dokumentiem. Teiksim, 1870. gadi, ja zināms, kur ir, kad adoptēts un kad teorētiski varētu būt. Vai adopcija tiešām ir notikusi vai ir paņemta audzināšanā? Adopcija... Jā, tāpēc, ka pie mums arhīvā ir tikai oficiāli noformētās adopcijas. Ja, tātad adopcijas parasti notikušas caur tiesu. Ja. Skatāties, lūdzu, kad meklēsiet radurakstos, ļoti bieži pie dzimšanas būs kaut kāda piezīmīte. Jā, tātad adoptēts vai kaut kas, vai paņemts, adoptēts, jā. Jo redziet, ļoti bieži, tīpaši mēs runājam par to laika periodu, par kuru jūs prasat, tur ļoti bieži vienkārši vai no māsa paņēma, vai no kaimiņu Anna, bet oficiāls dokuments noformēšanā varētu nebūt, un ar to ir problēmas. Jā. Tā kā vienmēr jāuzdod savu jautājums, vai tas ir noticis oficiāli vai nē, un par to laika periodu, par kuru mēs runājam, tajā laikā tas ir ārkārtīgi dārgs prieks, ko nevar atļauties katrs. Jā. Sakiet, kā ir 19. gadsimta pagastu iedzīvotāju sarakstiem? Par kuru pagastu iet runa, un es uz to brīdi es nevarēšu pateikt. Tas ir jāpārbauda, bet tā tas ir. 19. gadsimta beigas ir pagasti, kuriem ir iedzīvotāju saraksti. Un ir arī Viskrievijas tautas skaitīšana, jā, 1895. 1897. gads. Tas ir pieejams brīvi mūsu radurakstos. Jā, tas arī ir iedzīvotāju saraksts. Nu, pēc savas būtības. Bet vai arhīvā ir arī citas skaitīšanas, jo ļoti maz pagasti tajā 95. gada skaitīšanā? Viss 95. 97. gada tautas skaitīšana ir ievietota radurakstos. Viss, kas mums ir arhīvā. Jā. Tie pagastu saraksti ir kādos fondos sameklē, vai tā var meklētā var ierakstīt tādu pagastu sarakstu? Ar meklētāju ir interesanti, jo mums ir ārkārtīgi daudz dokumentu un ne viss ir savadīts meklētājā. Ja, līdz ar to, ja ir kādi jautājumi, var droši mums uzzvanīt vai uzrakstīt un, piemēram, pajautāt, man interesē tās pagasts, un mēs varētu jums pastāstīt, kas tajā pagastā ir meklējams, ja, un par kādiem laika periodiem. Ja, tā saruna parasti nav gara, ja, tur nav tīri, kur izplesties, ja, bet, piemēram, mēs varam pateikt, ir pasu grāmatas, piemēram, ir māju grāmatas, ir iedzīvotāju saraksti par konkrētiem periodiem, ja, un tad jau jūs varēsiet viņus pasūtīt lasītavā un paskatīties to dokumentu uz vietas. Jo lauku pagastos arī bija māju grāmatas, Rīgā bija māju grāmatas. Jā. Arī pagastos, protams, ir jārēķinās, ka tās kolekcijas nav pilnas, ja, bet ir jāpārbauda vienkārši. Ja. Bet tās mājas grāmatas ir internetā pieejams tikai Rīgai? Tikai Rīgā un līdz Pirmajam pasaules karam. Pēc Pirmā pasaules kara mēs nevaram izlikt, jo atkal personu datu aizsardzība. Ja. Sakiet, tā zemes grāmatas vēsturi kāds arī var lasītavā, vai tās ir jāpasūta kā kādēļ īpašumu tiesību atjaunošana? Jūs varat tā skatīties lasītavā, bet ir jāzina, kurš pagasts, kāda māja, vēlams fonds apraksts lieta. Jā, bet tās arī glabājas pie mums arhīvā. Paldies, jā. Varbūt jautājumu laika gaitā radīsies, un tad tagad dosim vārdu Valdim, lai iesim tā uz padomju laikiem jau, vai ne? Jā. Labadiena visiem!
Tātad es pārstāvu Latvijas valsts arhīvu. Mēs uzkrājam un glabājam dokumentus par padomju periodu un Latvijas Republikas augstākajām institūcijām, plus Rīgas pilsētas un Jūrmālas pilsētas dokumentus. Mūsu krājums pēc būtības, kā es saku, ir no 45. gada uz augšu, bet ir specifiski mums ir dažas kolekcijas, kuros ir senāki dokumenti. Liela daļa tā ir saistīta ar kultūru, kultūras izglītības, piemēram, teātri, mākslas skolas un mākslas augstskolas. Tad šiem dokumentiem arī personāla sastāva dokumenti būs pie mums. Ja runājam tieši par dzimtas vēstures pētniecību, tā pati lielākā un interesējošākā grupa dokumenti, kas vispār cilvēkiem interesē un arī vispār pētniekiem interesē, tie, protams, ir dokumenti par represijām. Par padomu represijām pret Latvijas iedzīvotājiem. Ir tāda lieta, ka lielākoties cilvēki, kad runā par represijām, viņam prātā stāv faktiski šī divas lielās masveida deportācijas, 41. un 49. gads, bet tā īstenībā tikai neliela daļa no šiem represiju dokumentiem. Klāt vēl nāk divas lielas grupas, kas ir attiecībā par PSRS filtrācijā izgājušiem cilvēkiem un VDK krimināla lietām pret valsts nodevību. Ja šīs deportācijas, kā es jums vakar rādīju datubāzē, visa informācija ir pieejama publiski, var apskatīties, kas ir deportēts, kāda ir bijusi lieta, kad ir atgriezies, tāda ar filtrācijas lietām un VDK krimināla lietām ir jau krietni grūtāk. Filtrācijas lieta fonds dotajā brīdī valsts arhīvā ir aprakstīšanā, un faktiski, ja persona grib noskaidrot, vai tiešām kādam personai ir šī filtrācijas lieta, viņam ir jāsazinās arhīvu. Un, lai vispār tā saprast, kas tad ir filtrācijas lieta, tad, kad Otrais pasaules karš beidzās un notika otrreizēja okupācija no padomju varas, visi personas, kuras atradās okupētās valsts teritorijās vai atgriezās no citām okupētām valstu teritorijām, viņiem bija jāaiziet šie speciālie pārbaudas filtrācijas punkti, kur tad tika skatīts, kāda iemesla dēļ viņš ir atradies Vācijas okupētajā teritorijā, ko viņš tur ir darījis un vai tas ir bijis brīvprātīgi, vai tas bijis piespiedu kārtā, vai viņš ir cīnījies pret sarkano armiju, vai viņš ir izdarījis pāri padomju varai vai nav izdarījis pāri padomju varai. Attiecīgi filtrētajā personā tika izveidota šī filtrācijas lieta, un ir, teiksim tā, ir divi veidi filtrācijas lietas. Ir tās lietas, kuras tad atnāk, piemēram, sieviete, kur piespiedu kārtā tiek aizvest uz Vāciju uz darba nometni un strādā, pieņemsim, pa šuvēju. Viņa to visu izstāsta, viņai pasaka, viss kārtībā, mēs zinām, ka tu neesi to darījis brīvprātīgi, tu vari doties savu saimniecību vai savu pilsētu dzīvot, un faktiski filtrācijas lieta beidzās, ir šī viņas aptaujas lapa, un faktiski šis lēmums par to, ka viņi var doties projām. Un ir tās otrās lielākās filtrācijas lietas, tās ir jau tās personas, kuras, piemēram, bijis leģionā, kuras ir cīnījušies pret padomju spēku, kad ir sadarbojušies ar Vācu augstākajām iestādēm, tad šiem personām negāja tik viegli. Viņas attiecīgi tika nosūtīti uz dažādām labošanas darba nometnēm, tur rakt Belamoru kanālu, smagām ogļu raktuvēm un tādā garā. Faktiski tie bija parasti 2-3 gadi, kamēr viņi šeit smagajā darbā tika nodarbināti, un tad viņi atgriezās atpakaļ Latvijā, un faktiski varēja turpināt savu tā kā ikdienas dzīvi, visu laiku esot šī teiksim, padomju varas drošības iestāžu uzskaitē. Ar filtrācijas lietām ir svarīgi ņemt vērā to, ka padomu laikos šīm lietām bija noteikts tāds interesants glabāšanas termiņš 70 līdz 75 gadi no personas dzimšanas brīža. Un faktiski pilnīgi visas filtrācijas lietas, kas ir personāli līdz 1909. gadam, tika iznīcināts. Attiecīgi filtrācijas lietas būs tikai no 909. gada uz augšu. Šīs filtrācijas lietas, var tātad pieprasīt arhīvam, lai mēs pārbaudam. To var izdarīt ļoti vienkāršā veidā, attiecīgi uzrakstot vai uz valsts arhīva izziņu nodaļu, vai, ja gribās apmeklēt jau lasītavu, tad attiecīgi sameklēt valsts arhīvā Skandils lasītavu. Dati, kas ir nepieciešami, šie visi dati ir obligāti, savādāk atrast to nevarēs, tad tas ir vārds, uzvārds, dzimšanas gads un obligāti arī tēva vārds. Jo bieži gadās tā, kad varbūt, piemēram, Jānis Bērziņš dzimis 18. gadā un varbūt 4 personas. Un, ja nebūs tēva vārda, mēs nevarēsim konstatēt, kurš ir īstais, kurš nē. Vēl ir jāņem vērā, ka padomu laiku dokumentos ir ļoti daudz, nosaukam to par vārdu un uzvārdu kropļojumiem.
Tā kā ir jāņem vērā, ka varbūt cilvēks varbūt ir ierakstīts savādāks. Daudz Jāņi kļuva par Ivaniem, Miķeļi kļuva par Mihailiem, Bērziņi kļuva par Bereziniem un Casno kļuva par Časno un šādi visādi gadījumi. Nu, cilvēki, kā mēs paši, kas meklējam, mēs šos visus variantus pārbaudam, bet tie, kas, teiksim, arī meklētājā pa citām iestādām meklējam, ir jāizmanto šie te dažādie varianti un jāizmeklē visas iespējamās variācijas gan vārdā, gan uzvārdā, krieviskotajā, latviskajā variantā, jo tur varēja būt divi varianti, kad krievu personu mēģina pierakstīt latviešu vārdu uzvārdus, viņš nesaprot, kā to pierakstīt, un varētu būt otrādi, kā latvietim liek rakstīt krievu valodā, viņš atkal nezina, kā to vienkārši pierakstīt. Un bieži vien arī pēc tam kaut kādās personu dokumentos padomu laikos arī šīs problēmas radās ar uzvārdu un vārdu maiņām. Un tā trešā, un es teiktu, pat tāda visapjomīgākā un varbūt arī vispētnieka, ļoti interesantā sadaļa ir šīs TVD kā krimināla lietas par valsts nodevību. Šīm fondam faktiski arī nav tāda klasiskā uzskaites saraksta lietu meklētāja, jo viņš joprojām pie mums arhīvā glabājās tādā kārtībā ar tādiem numuriem, kā valsts arhīvs paņem to no Valsts drošības komitejas. Attiecīgi 99. gadā Latvijas Universitāte ir publicējis tādu ļoti milzīgu, apjomīgu grāmatu, kas saucās no NKVD līdz KGB politiskās prāvas Latvijā no 1940 līdz 1986 gadam. Un šī grāmatā pat 95% ir publicēts saraksts cilvēku rādītājs ar tām, kuri ir tiesāti, un arī norādīt arhīvu lietas numurs. Lieta tāda, ka šī grāmata īstenībā mūsdienās nav ļoti plaši pieejama, lielākoties viņa ir tikai bibliotēkās, bet par laimi ir tā, ka šī iepriekš minētajā periodikā iesaku visiem ieiet sadaļā grāmatas un ierakstīt atslēgas vārdus no NKVD līdz KGB, un šī grāmata tur būs atrodama. Attiecīgi grāmatā pēc vārdu uzvārdu parasti parādās šis te personu dzimšanas gads, tēva vārds, kur viņš ir dzīvis, un arī par ko viņš ir notiesāts, un lietas numurs, bet nekāda papildus informācija nebūs. Nu, tad attiecīgi atkal piefiksējam šo visu informāciju, rakstam vai nu uz izziņu nodaļu, vai nu uz skandielas lasītavu, un gaidam atbildi. Viena liela problēma ar šīm TVD kā krimināla lietām ir tāda, ka viņas var būt arī grupas krimināla lietas. Zem viena VD kā lietas numuru var būt tiesāts pat 10, 20, 30 cilvēki, un attiecīgi, piemēram, ja jūsu persona, ko jūs esat atradusi arhīvu likuma izpratnē, ir brīvā piekļuvē, bet tur var būt ļoti daudz citas personas, kuras nav. Un tas nozīmē, ka arhīvu darbiniekam pirms iedosim šo lietu būs jāiziet cauri visai lietai, jāpaskatās un jāpievēr dati ciet, un tas nozīmē, ka jūs varbūt gribēsiet pieteikties uz nākamo dienu, diemžēl arhīvu darbinieks pateiks, ka jums būs jāpagaida kāda nedēļa. Ja runā par šo saturu šīs lietās, viņš ir ļoti vērtīgs, tur ir bieži vien šī te nopratināšanas protokola, kur cilvēks izstāsta visu savu dzīvi, visas savas, varbūt, radniecības, ir šīs te anketas, kuras viņi aizpilda, kur viņi norāda visu savu ģimenes sastāvu, no kurienes viņš ir nācis, ar ko viņš ir nodarbojies, vai viņš ir karojis Pirmajā pasaules karā, vai viņš ir bijis kādā augstā amatā Latvijas laikā. Bet visa informācija par cilvēku dzīvi. Un arī šajās lietās var būt fotogrāfijas un var nebūt fotogrāfijas, tas ir pēc veiksmes, bet ir tā, ka ir daudz lietas, kurām ļoti lielā skaitā ir pielikt arī lietiskie pierādījumi. Un, ja cilvēkam paveic ar šajos lietiskajos pierādījumos, var atrast gan cilvēka pasi, cilvēka šo te dzimšanas apliecību, cilvēka rakstītās vēstules, un varbūt pat arī kaut kādas, ja tā bijis, piemēram, pretpadomju aģitācija, viņa rakstītās lapiņas, galā šis ir tāds milzīgs, interesants avotu bāze, bet tikai jārēķinās, protams, ka lielākā daļa dokumentu būs krievu valodā, īpaši nopratināšanas protokola būs ļoti sliktā krievu valodā, tad kā saka, ir jānodrošinās ar lielu pacietību. Lielākais pluss ir tas, ka jūs varat visi ierasties lasītavā šos visus dokumentus, kas attiec, ko jūs gribat, esat atradis, varat safotografēt un pēc tam mājās ar citu cilvēku palīdzību ņemt, lasīt, tulkot, uzlabot fotogrāfijas, paprasīt mākslīgajām intelektam, iespējas ir gana plašas. Otra tāda ļoti milzīga dokumenta kopa, varbūt, kura nav tik populāra, bet tomēr dzimtas vēsturniekam ir ļoti interesanta. Tā ir šī te komunistiskās partijas dokumentu kolekcija. Tad, kad Latvija atguva neatkarību, tad valsts arhīvs arī pārņēma visu Latvijas komunistiskās partijas arhīvu. Tā pamatā lieta, ko visi cilvēki, protams, zina, tāda tās būs, pie mums varētu glabāties komunistiskās partijas biedru lietas.
Arī ļoti tādi interesanti dokumenti, tur ir atkal iekšā visas cilvēku anketas ar viņu visu dzīvi, radiniekiem, jautājums par to, vai tu karoji 2. pasaules karā, vai tavi brāļi radinieki karoja 2. pasaules karā, vai jūsu radinieki ir bijuši ārpus Latvijas teritorijas, padomju teritorijas, un šādā te veidā. Un lieta tāda, ka arī šai tēm, šiem fondiem, gan mums ir visi tie uzskaits saraksti, arī vakardien jums nodemonstrēju to vienu no cēsīm, ko es atvēru, bet problēma ir tā, ka cilvēki, protams, bieži vien nezina, kur tad tas cilvēks ir dzīvojis tajā periodā un kur tad viņš ir iestājies komunistiskā partijā. Tad līdz pat 90. gadiem pašas komunistiskās partijas arhīvisti ņēma šos te arhīva dokumentus komunistiskās partijas un veidēja kartotēku. Un attiecīgi jūs varat uzrakstīt mums un mēs varam pārbaudīt šajā kartotēkā, vai mums atrodas kaut kādas ziņas. Te gan ir jāņem vērā, ka tā ļoti labi tā kartotēka ir par Rīgu un par nomenklatūras darbiniekiem. Tas, kas attiecās uz kaut kādām pilsētām un reģioniem, īpaši tuvāk jau uz padomu sabrukušu laikam, tur, diemžēl, kartotēka nebūs. Tad, lai faktiski atrastu, tā tiešām kartotēka, pie ziņas būtu jāzina vismaz kā minimums gadi, kad persona, kurā pilsētā ir dzīvojuši, un aptuveni gadi, kad viņš ir iestājies partijā, tad jau var meklēt attiecīgās komunistiskās partijas fondu uzskaits sarakstu, vilkt ar pirkstiņu un meklēt, ir vai nav interesējošā šī te lieta. Bet ir vēl viens vesels tāds milzīgs dokumentu klāsts šī komunistiskajā partijā. Komunistiskā partija neuzkrāja tikai šos te dokumentus par biedriem, nomenklatūras un augstām amatām personām, bet viņi nodarbojas arī plaši ar komunistiskās partijas un, teiksim, sociālismu celšanas vēstures pētniecību. Un šīs fondos ir arī ļoti plaši tāds interesants dokumenti gan par 905. līdz 907. gada revolūcijas dalībniekiem, atmiņas, ko cilvēki ir vākuši par viņiem, avīžu izraksti, reizēm arī valsts vēstures arhīva dokumenta kopijas. Tāpat šīs fondos ir ļoti plaša informācija par sarkanajiem strēlniekiem. Attiecīgi arī, ja ir cilvēks iestājies strēlniekus un pēc tam ir ideoloģiski iespaidos vai arī tiešām lielās pārliecības dēļ iestājies sarkaniem strēlniekus, tad arī par viņiem varētu būt. Un vēl ļoti liela, interesanta tāda dokumentu sadaļa šajās partijas dokumentos ir arī ļoti plaši dokumentu klāsts rakstīts, vāktas atmiņas un gatavoti publicējumi par personām, kas starpkaru periodā bija nelegālas komunistiskās partijas dalībnieki. Attiecīgi tur ir aprakstīts, ar ko viņi ir nodarbojušies, kādi viņiem bija šīs komunistiskās partijas iespēja, kas viņiem bija jāveic. Tāpat visa izglītība, ja viņi ir bijuši aizturēti un tiesāti par to, ka viņi ir bijuši šie te nelegālajā komunistiskajā partijā, arī tas viss būs iekšā. Tur būs daudz biogrāfijas, cilvēku stāsti, atmiņas, reizēm pat arī vesela kolekcija ir par tiem, kuri tika ieslodzīti centrāla cietumā par to, ka bija pret valsts vērstās kustībās viņu pieraksts no šim te cietuma laika dienas grāmatas. Un tad, protams, mums ir arī vēl vesela milzīga sadaļa, tāpat kā zonālajos valsts arhīvos, kā Rīgas reģiona arhīvos, tas ir arī vēl vienkārši dažādu iestāžu personāla sastāvu dokumenti. Pārsvarā lielākoties tomēr par Rīgu un Jūrmalu, un arī bieži vien šim te augstākām institūcijām tas būs gan pie mūsu kolēģiem, bet arī šie dokumenti pie mums ir. Un tad vēl tā, protams, tāda viena daļa, kas, man liekas, tagad pēdējā laikā tomēr jau paliek aktuālāk, un cilvēki sāk arī pētīt to pusi, tad šie te trimdas dokumenti. Es jums vakardien gan parādīt šīs trimdas kartotēkas, tad tā veselā ļoti lielā interese tomēr ir par šiem te leģionāru personāla dokumentiem. Kas tie par dokumentiem? Jo vakar mazliet minēja, tad faktiski tad, kad cilvēku iesauca leģionā vai viņš brīvprātīgi iestājās, viņiem atņēma pie viņa esošos visus personas dokumentus. Pases, kara klauslības apliecības, un arī, ja bija sarkanā armijā, pirms tam bijis dienējis, tad arī šī sarkanās armijas kara klauslības apliecība. Un tad šī kolekcija mistiskā veidā nonāca Vācijā, no Vācijas viņa atkal nonāca tālāk Lielbritānijā, un 90. gados kolekcija nonāca pie mums. Un tad attiecīgi, ja jūs šajās te kolekcijās atrodat savu interesējušo cilvēku, uz arhīvu var atnākt, apskatīties visus šos dokumentus. Lielākoties tur arī būs fotografija, bet tomēr, kā es jau vakar minēju, lielākoties tās ir pases, un tās ir vienkārši Latvijas Republikas laika pases, kas viņiem tika atņemtas. Tādā lielā vilcienos, un tas ir tie būtu tādi galvenie dzimtas vēstures avoti, bet ir ļoti daudz mazāk zināmi, mazāk tādi specifiskāki, bet tas ir privātās konsultācijās un privātos jautājumos. Jautājumi? Jā, lūdzu.
Es par tām komunistiskajām partijām. Kā tur notiek tā meklēšana pēc dzīvošanas vietas vai pēc vārdiem, uzvārdiem? Kā var kaut ko tur atrast? Nu, primāri, kā es teicu, var meklēt, spēlēt ruleti un uzrakstīt mums. Mēs paskatāmies kartotēku, un, ja noveicās ar kartotēkā, ir ziņas, bet pamatā ir jāzina gads un vieta, kur viņš ir iestājies komunistiskajā partijā. Attiecīgi, visticamāk, tā būs dzīves vieta, pilsēta. Valdi, var jautājumu. Adrese pilsētā ir vajadzīga? Nē, adrese nav Tikai vajadzīga. pilsēta. Tātad pilsēta Rīgai svarīgi ne tikai pati pilsēta, bet Rīgai būs svarīgs arī Rīgas pilsētas rajons. Valdi, varbūt vari paskaidrot, jo vairāk kārt pieminēja vārdu kolekcija. Nu, kāpēc mēs sakam vārdu kolekcija? Kolekcija parasti tās nav nodots no vienas institūcijas. Tas ir no dažādiem avotiem nākuši viena veida dokumenti, kas ir apvienot vienā kolekcijā, nu, lai būtu vieglāk strādāt ar šiem dokumentiem, atrast viņus un pētīt. Un tad vēl ir svešvārds, kas ir mums zināms vārds, bet cilvēkiem varbūt svešvārds aprakstīšana. Nu, jā, es jums vakardien arī jau mazliet tie, kas bija, es minēju, kas aprakstā, tad, kā es saku, institūcija vai kolekcija mums ir izveidota dokumentu kopums, un lai šajā dokumentu kopumā mēs fiziski kaut ko atrastu, tad tiek veidot uzskaites saraksti mūsdienu vārdā, padomu laikos tie ir apraksti. Tas ir dokumentu grupēšana pēc kādiem noteiktiem kritērijiem, piemēram, lietvedības dokumenti būs viens uzskaites saraksts, personāla sastāvu dokumenti būs otrs uzskaites saraksts, pieņemsim, arotbiedrība būs trešā, un tad iekšā šajos te uzskaites sarakstos aprakstos jau dokumenti lielākoties, ja nu tur nav kaut kāda cita kritērija, pamatā iet chronoloģiski augošā secībā. Paldies, jā. Es varu pēc dažām dienām meklēju savu cilvēku tajā mājaslapā, kur deportēti ir. Pilnīgi noteikti zināms, ka bija sūtīti, ka atgriezās, nevar atrast. Šis būs tas gadījums, ko es teicu. Deportēto iedzīvotāju datubāzē ir tikai tie, kas ir bijuši deportēti masveida deportācijās kā akcijā lielajā. Tas nozīmē, ka jūsu persona ir bijusi vai nu filtrācijas nometnē, bet visticamāk viņa ir bijusi tiesāta par valsts nodevību, vai nu viņš ir bijis augsta amatpersona Latvijas Republikas laikā, vai nu viņš ir bijis meža brāļos, vai nu viņš ir bijis Vācu armijā, vai arī viņš pēc padomu laika ir veicis arī kaut kādu pretpadomu aģitāciju, iznēsājis lapiņas, un, nu, ja kas padomju varēja nepatikt, tas automātiski bija pretpadomu aģitācija. Un tad ir jāraksta jums ziņa. Jā, faktiski varat pārbaudīt, kā es teicu, no KGB no NKVD līdz KGB tajā grāmatā periodikā varat pārbaudīt, bet ja arī tur neatroda drošības vērts, var uzrakstīt mums, jo tajā grāmatā, kā jau jebkurā radītājā, arī varbūt kaut kādi iztrūkumi un kaut kādas arī varbūt ne tā ierakstīts, bet jebkurā gadījumā, kā es teicu, ir jāpārbauda dažādi uzvārdu un vārdu variācijas. Ja es man skan? Jā. Ja es drīkstu padalīties ar savu pieredzi saistībā ar grāmatu no NKVD līdz KGB, tad es tur atradu arī savu vecstāvu un braucu uz Latvijas valsts arhīvu skatīties to nopratināšanas lietu. Un tas tiešām ļoti interesanti, jo es tikai no šīs lietas uzzināju, kad ir miruši mana vecstāva vecāki, jā, kas man palīdzēja tālākajos meklējumos. Jā. Tā kā noteikti, ja jums rados ir kāds, kas ir apsūdzēts noziegumos pret padomju valsti, tad izmantojiet to grāmatu un šo iespēju. Es te vēl vairāk papildināšu, es teiktu, pat ja jūs nezināt to, es ieteiktu tomēr paskatīties, jo cilvēki pa laikam ir ļoti pārsteigti, viņi atrod informāciju par to pašu filtrāciju vai deportētie mazāk, jo tā ir publika, bet tieši par šo te tiesāšanu, jo viņam neienāk prātā. Tur varēja notiesāt par jebko faktiski, tev aizgāja, ir tiešām gadījums no kriminālietas, sieviete sēdēja bārā, iedzēra un skaļi sāka čekistiem teikt, ziniet, ka Stalins jau diezko labāks kā Hitlers. Un pēc pāris dienām viņiem klāt bija čekisti, viņiem klāt bija nopratināšana, un uz vairākiem gadiem viņi bija notāsēti un aizsūtīti projām uz Krieviju. Es par leģionāru filtrāciju. Ja es meklēju konkrētu personu, kā man rīkoties, Neliela daļa filtrācijas lietu, ļoti neliela, ir ievadīta datubāzē, meklē LNA, tas ir pakalpojumi.arhivu.gov.lv, var ierakstīt vārdu uzvārdu. Varbūt, ka viņam ir ne tikai filtrācijas lieta, varbūt viņam ir šī arī leģionāra pasta pie mums, bet ja neatrod tur, tad rakstam vai nu uz
lasītavu.skandila14 vai lba.izziņas@arhīvu.gov.lv vārdu, uzvārdu, tēvu vārdu un dzimšanas gadu, un mēs pārbaudīsim mūsu iekšējās uzziņas sistēmas. Klausoties par kariem atcerējos, kad pieminēt arī bija dzimtākai karojuši Krievijas turku karā, to kā arī kaut kādu būtu. Tas būs vēstures arhīvā, ja kaut kas viņiem ir. Nē, tas ir visticamāk būs jāprasa Krievijas Federācijas arhīvā. Tāpat kā Pirmais pasaules karš. Mums, man vieglāk ir pateikt, ka mums faktiski nav nekā, jā, viss ir Krievijas Federācijas arhīvos. Arī Japānas karš, ja mēs runājam, jā, arī tas pats. Vienīgais var skatīties, vai persona pēc nav bijis kādā Latvijas armijā kāds virsnieks, un varbūt, ka savā virsnieka lietā, savā autobiogrāfijā viņš kaut ko par to ir minējis un rakstījis. Jāsaprot, ka visās faktiski lietās, padomju laikos īpaši darbinieku lietās, visās ir iekšā autobiogrāfijas, un tur ir ļoti vērtīga informācija. Par Pirmo pasaules karu Krievijas arhīvos, bet brīvības cīņas un Pirmais pasaules karš kā nav īsti viens un tas par brīvības cīņām, par tiem, kas nebija cīņā un šeit. Vienmēr ir jāpatur prātā, ka tas ir Pirmais pasaules karš un tās ir neatkarības cīņas. Cilvēkiem uz to brīdi, uz kara brīdi nebija svarīgi veikt kaut kādu dokumentāciju. Ja? Maksimāli, ko mēs varam pārbaudīt, vai par to pagastu, no kurienes viņš tika iesaukts Pirmajā pasaules kara laikā, vai ir saglabājušies iesaucamo saraksti, bet lielākā daļa nav saglabājusies. Bet ja viņš izdzīvoja un pēc tam, piemēram, kā pateica kolēģis, dienēja Latvijas armijā, ja, piemēram, tur virsniekos būs virsnieka lietas, kur būs jau konkrēti aprakstīts, kurās kaujās piedalījās, ja, un tā tālāk. Bet, ja, piemēram, viņš ir bijis parastais kareivis, vienīgais avots ir 1935. gada tautas skaitīšana, kur būs atzīme, ka viņš ir dienējis pasaules karā. Un piedalījās brīvības cīņās, jā, bet nekas konkrētāks, diemžēl, nebūs. Tie, kas 1919. gadā brīvprātīgi aizgājās brīvības cīņās, tādas saraksti īsti nav nekur. Cik man zināms, nav. Jo, lai mēs tiešām varētu pārbaudīt, varbūt kaut kādam pulkam, jā, vai citai vienībai ir saglabājušies dokumenti, bet tur ir jāzina līdz pat tādam sīkumam, kur viņš ir dienējis, un ko parasti cilvēki nezina. Jā. Te es varētu papildināt, ir viena lieta, kad varbūt kaut kādi dokumenti, bet tur jārēķinās, ka būs liela pētnieciskais darbs, varētu būt trimdas kolekcijās. Tāpēc, ka uz trimdu dodoties daudz vēsturnieku, politiķu, visi paņēma daudz vēsturiskos materiālus līdzi, un viņi tur uz vietas arī pēc savas atmiņas, pēc citu cilvēku atmiņām veidoja dažādus strēlnieku, Pirmā pasaules kara dalībnieku šīs te kartotēkas un sarakstus. Es gribu paprasīt Alīnai, vai pie jums varētu kaut ko dabūt, ja cilvēks par šo tēmu? Par trimdu tieši interesēties. Jā, mums ir ļoti daudz tagad pēdējā laikā ienākuši fondi, kas ir saistībā ar trimdu. Ir gan skaņas dokumentos, gan fotografijās, gan filmās trimda. Dotajā mirklī es, protams, nenosaukšu visus viņus, jo tiešām nosaukumi ir daudz un dažādi, un kolekcionējam mēs viņus visus pēc autoriem, kas mums tos dokumentus ir atdevuši. Protams, lielākais mīnus ir tajā, ka šie dokumenti, kas pie mums nonāk, viņiem aprakstu daudz nav. Arī tām pašām filmām un fotogrāfijām, kas mums dotajā mirklī ir publicēts uz āru šajā vietnē Redzi, dzirdi Latvija, varat redzēt, fotogrāfijas tīri plikas. Dažām rakstīts ASV tikai, vai pieņemsim kaut kāds tur ģimenes pasākums, un konkrēts personas nav atrakstīts. Tas ir ļoti reti, kad kaut kādā tur Daugavas Vanagu salidojumā vismaz galvenās personas ir nosauktas. Tāpēc, kā es vakar teicu, mēs ļoti priecājamies, ja jūs kā pētnieki nākat iekšā mūsu lapā, skatāties un kaut ko varat mums palīdzēt, lai saglabājas nākotnē un nākamajām paudzēm jau konkrēti notikumi, vietas un precīzi datumi.
Tas, ko es vēl gribēju pieminēt, tagad tā atcerējos, ir tā, ka Latvijas valsts arhīva glabāšanā ir arī šie personu dokumenti, un mums ir nodoti daži padomu laika ģenealoģisko pētījumu veicēju fondi, kuros viņiem iekšā ir arī daži, laimes gadījumā tā iespējamība ļoti maza, ka jūs interesēšies būt, bet viņi arī ir pētījuši dažādu dzimtus, un viņi šos dzimtus pētniecības materiālus mums kā savus, teiksim, personu fondu ietvaros ir nodevuši. Un tur atkal jāizmanto, protams, šis meklētājs, jo visi šie trimdes dokumenti un kultūras iestāžu dokumenti mums ir ievadīti lietu līmenī. Tas nozīmē, ka ja jūs meklēsiet un ierakstīsiet, piemēram, es nezinu, piebalgas draudzes, bet piebalga, piemēram, dzimtu dokumenti vai dzimtas apkopējums vai kaut ko, tad tam vajadzētu atrasties, un tad faktiski, ja jūs neatrodat, tad tas arī nebūs. Protams, jāmeklē dažādos variantos, jo, tie lieta nosaukumi personu fondiem, ko viņi paši nodevusi, lielākoties tiek iedoti tādi, kā pati persona viņas bija nosaukuši. Attiecīgi ir jāizmēģina jebkurš variants, kurā jūs domājat, persona varēja nosaukt to savu apkopojumu. Tad tas nozīmē, ja pieņemsim, es gribu pārbaudīt, vai par manu dzimtu kaut kas ir jau apkopots un nodots, ka es nesāku visu no jauna, tad es meklēju pēc teritorijas. Vai nu pēc teritorijas, vai arī pēc dzimtes, bet tas jāsaprot, ka tā tiešām ir ļoti liela, ļoti maza daļa. Tie ir tikai pāris cilvēki, kas ir nodevuši šos savus pētījumus, bet būtībā tāda ir, un arī bieži vien šajos trimdes cilvēku dokumentos, kolekcijās, varbūt arī viņu dzimtes dokumentu un viņu pašu pētījumu un atmiņas par vecākiem savām ģimenēm, par dzīvi Latvijā. Tā kā, trimdes dokumenti, man liekas, šī brīdī tas ir mazāka pētītākais, bet ļoti milzīgs avots arī dzimtas izpētes iespējās. Skaidrs, paldies. Jā, lūdzu. Jā. Es par izsūtīto lietām. Es paņemu izsūtīto lietu, un es redzu, ka to lietu ir arī skatījis vēl kāds cits cilvēks. Vai vispār man pastāv opcija sazināties ar to cilvēku, vai jums kaut kur uzglabājās tas, kurš tās lietas ir skatījis, vai tas ir, tā kā, nē, opcija ir, bet mēs to nedrīkstam darīt. Data aizsardzība un vispārējais. Vienīgais, ja mēs redzam, piemēram, ka šo lietu ir pētījis kāds vietējais arhīvu pētnieks, kas veidojas kaut vai tos pašu aizvesto datubāzi un grāmatas, vai arī, ka tas tiešām ir tāds, prominents pētnieks, tad, ja viņš nāk pie manis, es ar viņu atļauju, jūs varat, protams, padalīties ar jums ar datiem. Jo lielākoties, ja tajā izsūtījuma lieta ir, un ja to ir kāds skaties, ja jūs, piemēram, tiešais rednieks, kāds cits to skaties, tad tas ir bijis zinātniskiem mērķiem. Jo zinātniskiem mērķiem ir lielāka pieejamība dokumentiem nekā ikdienas cilvēkam. Tā tad, ja es esmu skatījusies, un kāds nāk aiz manis un redz, ka es esmu skatījusies, tad viņš ar manīm īsti nevar nekādīgi sazināt. Jūs neko neiedos? Nē, mēs nedrīkstam izpaust citu personas datus nevienam. Tā bija man cerība, bet labi, tad cerība nav. Viņš var, protams, pēc uzvārdu meklēt arī jūsu Facebookā un grupās un visur. Mūsdien, es atkal pateikšu, cilvēki tā ir atraduši. Viņi paskatās, viņi aiziet, viņi raksta, meklē un roku visur, kur vien var piespamojas, atvainojies, un teiksim tā. Un tad, cer uz laimi. Tātad, ja gribēs, tad atradīsies, ja? Jā. Ko varbūt iesim tālāk un tad par personāla dokumentiem mazliet, ja? Jā, tā var dzirdēt, ja. Mani sauc Vita un es pārstāvu Rīgas reģionālo arhīvu. Mēs esam bijušais personāla dokumentu valsts arhīvs. Mēs glabājam dokumentus, personāla sastāvu dokumentus, sākot no 1944. gada līdz mūsdienām. Un tad aptver plašu periodu, un tad es vairāk pastāstīšu par padomu laika periodu dokumentiem, kurus visbiežāk izmanto dzimtu pētniecībā. Uzreiz arī pateikšu, ka mums nav nekādas pieejamas datubāzes, izņemot meklē LNA, kur var meklēt pēc fonda. Mums jānāk uz lasītāju vai jāpasūta izziņa, tāpēc, ka uz mums attiecas datu aizsardzības likums, un tad arhīvu likumam 12. un 13. pants, ka dokumenti
kas satur informāciju par cilvēku personu dzīvi, tātad brīvi pieejami tikai tad, kad paiet 30 gadi no personas nāves, uz kuru dokumenta attiecas, 100 vai 110 gadi kopš dzimšanas, ja mēs nezinām nāves datumu, vai 75 gadi no dokumenta radīšanas brīža, ja mēs nezinām ne dzimšanas, ne nāves datumu. Tāpēc mēs brīvi nedosim iepazīties, un vispirms būs vai tad jāpierāda, ja nav pagājis šis termiņš, tad jāpierāda radniecība, vai jāiesniedz pilnvara, vai jāuzrāda arī radinieku nāvi apliecinošu dokumentus. Bet tad mums arī diezgan daudz dažādi dokumenti, kas ļoti vērtīgi dzimtas pētniekiem. Un tas ir arī jau pieminētas mājas grāmatas. Tikai mums ir jau sākot no 1944. Gada. Mūsu tieši Rīgas reģionālajā arhīvā glabājās mājas grāmatas par Rīgu un Jūrmalu, bet citos reģionālajos un zonālajos arhīvos var iepazīties arī par citām pilsētām. Jāsaka, mājas grāmatām var būt ieraksti arī vecāki par 1944. Gadu. Lai meklētu informāciju mājas grāmatā, kas ir jāzina? Jāzina vārds uzvārds, vēlams arī kaut kādu pieturas punktu, vai tā vārdu, vai vismaz dzimšanas gadu, vismaz aptuveni. Un jāzina precīza adrese, tad pilsētu, iela, māja, dzīvokli var nezināt. Un kādu informāciju mēs varam iegūt? Tad mājas grāmatā ir dokuments, kas tas ir tā kā mūsdienās saucās dzīvesvietas deklarācija, kur apkopo informāciju par visām pierakstītām un izrakstītām personām. Un tad var redzēt vārds, uzvārds, tāvārds, dzimšanas gads vai dzimšanas datums, dzimšanas vieta, no kurienes ieradies, tautība, nodarbošanās, darba vieta, arī amats, uz kurieni un kad izrakstīts, tad nākošā dzīves vieta. Vai attiecība pret karaklausību. Arī pases numurs, jā. Ar kādu mērķi ieradies, piemēram, uz pastāvīgu dzīvi vai... Jā, tad mājas grāmatas tika veidotas līdz apmēram 1976. Gadam, kad visa informācija tālāk tika pārcelta uz dzīvokļu kartītēm un pierakstīšanās kartītēm, kur ir tā pati informācija, tālāk tikai savādākā veidā noformēta. Nākošā dokumentu grupa, kas ļoti svarīga, ir darbinieku personas lietas, kur var iegūt ļoti daudz informācijas. Es varu papildināt? Jā, papildināt drusciņu. Par tām mājas grāmatām, pierakstu kartītēm. Tātad tur ir, mēs esam, pēc adresēm ir tā, ka nav visi, mums adrešu maiņa noteikti, pieņemsim kaut vai, kad mēs kārtojām, bija Maskavas iela, un šobrīd mēs jau zinām, ka mums ir Latgales iela. Mēs palīdzam atrast, jo gadās, kā mainās arī māju numuri, ielu nosaukumi, protams, varbūt mājai ir vairākas adreses, arī viņa kaut kur atradās. Mēs, ja nevar atrast, tad mēs, protams, palīdzam. Un, diezgan plaša aptver faktiski, ļoti plaša kolekcija mums ir, bet, protams, mēs nevaram, visas nebūs pilnīgi 100% visas mājas grāmatas nebūs. 100% visas nebūs, bet vienkārši bet tas, ka jūs varat meklēt arī pēc iepriekšējiem nosaukumiem, un mēs cenšamies tiešām, lai būtu, jo tie nosaukumi ir mainījušies, ir sevišķi Brīvības iela Rīgā, mēs zinām, kā ir mainījusies kaut vai 50 gadu laikā, nosaukumi, tur, nezinu, tad tas šos nosaukumus, bet arī, ja jūs nevarat tā atrast, tad, protams, jums
jāmeklē citi kaut kāda meklēšanas līdzekļi, kur jūs paši noskaidrojat, pie kā aizķerties. Un var gadīties arī, ka mājas numuri ir mainījušies. Tas arī tātad, ja es neatrodu, pieņemsim, liekas arhīvā, tas nenozīmē, ka mums nav, varbūt tiešām māja numurs ir mainījies, un laika gaitā viņš šobrīd viņam ir pavisam cits numurs un cita adrese piešķirta. Tātad, ir jāiepazīst arī pilsētas tātad izmaiņas, tā ka ir atkal jauns izaicinājums. Tā, piedod, kas pārtrauc, Jā, un... Jā. Rīgā, nevis dzīvoklis, bet māja. Jā, ir arī mājām, bet ne visām. Tas... Jā, bet tad viņam var būt dzīvokļu kārtība no 76. gada. Jāskatās īstenībā, kas tā pa māju. Mums varētu nebūt gan, privātie varētu nebūt, pieņemsim, ja jums ir jūsu tad tas ir pie jums palicis, pie mēkas īpašnieka, tāpēc mums nav pilnīgi. Tas, kas mums ir nācis no izpildirekcijām. Denacionalizētām un nojauktām mājām ir kaut kas saglabājies arī, bet ne viss pilnībā. Tas ir jāskatās konkrēti māja, Jā. Tā tad vēl kas ir ļoti svarīgi. Jā, mājas grāmatā, ko mēs varam iegūt, mēs varam to pavadienu iegūt. Jo, ja mēs neko nezinām un mums ir jāsāk, mēs varam atrast to darba vietu. Un tad ir ļoti, ja mēs tālāk, tad atradīsim to pavadienu un mēs varam meklēt pēc darba vietas šo cilvēku. Un ja viņš ir bijis materiāli atbildīgs vai vadošais darbinieks, vai viņš bija inženieris vai skolotājs vai grāmatvedis vai viņam noteikti būs personas lieta. Dažiem ir arī personas lietas, dažreiz daži uzņēmumi veidoja visiem darbiniekiem personas lietas, sevišķi pēckara laikā. Ja pārējiem pilnīgi visiem darbiniekiem būs personas kartīte, tur nebūs tik plaša informācija, tur nebūs autobiogrāfija. Bet, ja mēs atradīsim personas lietu, tad tur būs ļoti, ļoti plaša informācija. Tur tad vienmēr cilvēkam stājoties darbā, pašam bija jāaizpilda tā saucamā kadru uzskaitas anketa. Protams, ir cik viņš rūpīgi viņu aizpildījis. Vai viņš aizpildīs visas sadaļas, bet tur var iegūt ļoti plašu informāciju gan par radiniekiem, gan par kādas visām iepriekšējām darba vietām, izglītību, pēckara laikā, kur viņš ir bijis Vācu okupācijas laikā, kādās partijās sastāvējis, kur viņš ļoti plaši, arī dzīvesvieta un autobiogrāfija, un ļoti daudz dažādas ziņas. Un it sevišķi, tas attiecas uz lielajiem zvejnieku kolhoziem vai flotes jūrniekiem, kuriem bija jākārto atļauja izbraukšanai uz ārpus PSRS robežām, tad tur bija jānorāda ļoti visi radi, tad ar dzimšanas datiem un ko viņi dara, lai būtu to atļauju. Ja nav personas lieta, tad varbūt personas kartīte, kur arī tur arī atzīmēti bērni parasti un iepriekšēja darba vieta. Gan personas lietā, gan personas kartītē foto bieži vien ir. Tad ir vēl, noteikti jāpiemina, lai meklētu, lai atrastu personas lietu, personas kartīti, vajag vārdu, uzvārdu, arī vēlams dzimšanas datu. Ja ir mainīts uzvārds, vajadzētu iepriekšējos uzvārdus zināt. Un tad darba vietu un darba periodu, jo dokumenti pamatā sistematizēti pēc atbrīvošanas gada. Un vismaz aptuveni darba periodu vajadzētu zināt. Un tad ir, protams, profesionāla tehnisko skolu audzēkņu, ir profesionāla tehniskās skolas, kam nodotas audzēkņu personas lietas, ir tātad augstskolas studentu personas lietas, bet ir profesionāla tehnisko skolu audzēkņu uzskaitas grāmatas, kur arī tur ir informācija, daudz. Šī pati jau pieminēta informācija, tad adrese, vārds, uzvārds, vecāki bieži vien minēti. Un arī tad, kad viņš ir beidzis mācības, uz kurien viņš nosūtīts strādāt.
Un vēl atsevišķi dokumentu, tad atsevišķi fonds, atsevišķi dokumentu grupa no Latvijas PSR uz ārvalstīm emigrējušo personu lietas. Tās lietas tika veidotas parasti ģimenei, kas PSRS laikā izceļoja uz ārvalstīm, uz pastāvīgu dzīvi. Un tur bija ļoti plaši visas ziņas par sevi jānorāda, lai dabūtu atļauju. Par visiem radiniekiem, kuri strādāja, bija jānodod arī oriģināli dokumenti, darba grāmatiņa bija jāatstāja karklausības apliecība, tā kā tie dokumenti arī saglabājušies. Nevienmēr. Es vienu teikumu ātri piemitināšu tieši pie šīs pašas tēmas. Tad ir tā, ka pie viņiem Rīgas reģionālā arhīvā ir tiem tiešām, kas izbrauc uz dzīvi ārpus. Bet pie mums valsts arhīvā ir šīs pašas iestādes otra daļa. Tā ir par tām personām, kuras devās īslaicīgos izbraukumos ārpusē. Tad tas ir ceļojumi, mācības, studijas. Attiecīgi, šīs ir viens no dīvainajiem gadījumiem, kur vienas institūcijas faktiski personāla sastāv dokumenti ir sadalīti divās dažādās vietās. Jā, un vēl es gribēju teikt, ka ir arī dokumenti pa tiem, kas gribēja iegūt PSRS pilsonību, tāda arī bija. Tas ir pārsvarā pēc kara laikā. Tiem, kam Latvijas brīvlaiks laikā nebija Latvijas pilsonības, kas kaut kāda iemesla dēļ viņam nebija, un tad viņam bija jākārto PSRS pilsonību. Un tad arī, tur ir ļoti daudz dažādu dokumentu. Un ko vajadzētu zināt? Vajadzētu zināt vārdu uzvārdu, vēlams, dzimšanas gadu aptuveni, uz kādu valsti izceļojas un kad. Jā. Pretējs jautājums, jo zinu, ka bija radinieki, kas emigrēja uz Austrāliju, un viņi kaut kad padomu laikā bija paspējuši atbraukt ciemos. Protams, pēc tam mistiskā kārtā atgriežoties Austrālijā gāja bojā avārijā. Bet vai kaut kādi arī... Jā, to var pārbaudīt, jo tika veidotas kartītes arī cilvēkiem, kas iebrauca PSRS teritorijā, tā kā ciemos. To var pārbaudīt, nav teikts, ka noteikti, jā, viņi arī visi tika pārbaudīti, jā. To mēs nevaram rādīt, tas nav digitāli pieejams, jo tur ir personas dati, jums ir jāsazinās ar arhīvu, to var iepazīties lasītavā, ja jums ir, pie mums ir pieejams, jā, bet jāpārbauda iepriekš, tad sazinoties ar mūsu arhīvu, mēs pārbaudīsim, vai ir par konkrētu personu nodot lietu. Un tad to varēs iepazīties, lasīt. Jā, varbūt vēl kādi jautājumi. Jā. Tā, vēl kādi jautājumi? Jā, šis ir tāds ļoti specifisks jautājums. Lieta ir tāda, ka jā, visticamāk viņus pratināja, bet ir jautājums, vai, teiksim, ja viņi tur kādu nodeva, vai tos cilvēki pēc tam notiesāja. Attiecīgi, ja to cilvēku notiesāja, pieņemsim, tad nē, visticamāk nē, ja tālāk lietvedība netika nekur vesta, tad iespējams šos te pat nopratināšanas protokols pat neiespējams, bet ar laiku vienkārši iznīcināja, jo viņiem vairs nebija nekāda vērtība.
Es savukārt no savas puses piebildīšu par tām personas lietām, un jau te, es domāju, visi kolēģi piekritīs autobiogrāfijas, vai ne? Patiesībā tas ir, es pati saskāros, kad es citreiz lasu, ir formāli, tādas vienkārši fakti autobiogrāfijās, bet dažreiz var autobiogrāfija būt arī kā dzeja, ne? Vai kā romāns, jo tur cilvēks raksta par sevi, un savā tajā. Un to vienu dēļ tā satura, ko nevis dēļ faktiem, bet dēļ satura, kā tas cilvēks ir rakstījis. Jā, kaut vai es personīgi viens pasniedzis autobiogrāfiju rakstījis, sēdēju vienkārši bija sajūsmā, domāju, tiešām tā ir dzejniece. Gribētu mazliet no sevis piebilst, es biju aizgājusi uz lasītāvu apmeklēju un tiešām lasīju Alojas Brenča autobiogrāfiju, jo man bija jāuzraksta fonda apraksts un par fondu radīja visa biogrāfija. Un viena no tām biogrāfijām tiešām bija kā romāns, pārējais varbūt bija tāds tīri formāls, bet viena bija tāda poetiska ļoti un detalizēta. Jā, un te, ja runājam piemēram par komunistiskās partijas lietām biedru, tur tiešām bieži vien varbūt tiešām sausas, bet reizēm var redzēt, ka ir šīs lielais sociālismais cēlājs, Stāļins un visu, un var redzēt, ka tā autobiogrāfija ar šo Padomjas Savienības slavināšanu, tā jau ir faktiski tāda izņirdzoša. Līdz tādai robežai, ka tu sēdi un tu saproti, ka tas cilvēks vienkārši izsmej to visu, bet tie, kas pieņem, viņi jau to nevar pateikt. Un tur jau arī vajag saprast, cilvēki bieži vien kaunās, kā man vectēvs bija komunists, nevar tā būt, bet tas jau nav nekas slikts, vajag saprast, kādi bija laiki un kāpēc cilvēki stājās. Tad pārliecināto komunistu, kas tur stājās, nemaz tik daudz nebija. Lielākoties, kas bija tie milzīgie pārliecinātie komunisti, tie arī pēc tam ieņēma tajā pašā kompartijā vai kompartijas rajonos, ieņēma kāds vadošos kultūras vai tur finanses amats, un tad arī papildus lietas. Bet faktiski tie mazajiem cilvēkiem, kam ir šī te biedru uzņemšanas lieta, viņi sēdēja varbūt mierīgi savā kolhozā, viņiem atnāca kolhoza vadītājs, pateica, klausies, mums ir par maz komunistu, stājies iekšā, es tev pudeli uzlikšu apmēram. Tātad mēs varam iegūt arī ne tikai faktus, bet arī mūsu senču emocijas, jau humoru izjūtu, es domāju. Jā, es varbūt papildināšu to, var pat lasot kadru uzskaitas lapas, kuras cilvēks pats aizpildīja stājoties darbā, tur arī var redzēt citreiz, kā viņš piegāja, vai viņš atbildēja uz visiem jautājumiem un ko viņš gribēja par sevi pateikt, ko negribēja. Jā, un atkal savukārt personu kartītes, tās jau aizpildīja kadru daļas darbinieks, un tad tur jau atkal tur jau būs savādāka informācija, cik viņš ir rūpīgi aizpildījis to dokumentu. Un mums laiks skrien uz priekšu, un ļoti gribās, lai Kristīna arī pastāsta, vēl paspēja, jo nav jau tikai par Rīgas reģionālo, bet par visas Latvijas, vai ne? Mums kolēģi no Valmieras arhīva, arī gribu, lai Kristīna paspēja pastāstīt, un tad vēl gan jau jautājumiem būs laiks. Jā, labdien! Es pārstāvu arī Rīgas reģionālo arhīvu, tikai Pierīgas dokumentu nodaļa, un mēs esam bijušais Siguldas zonālais valsts arhīvs. Latvijā ir vairāki zonāli arhīvi un reģionāli arhīvi, bet, lai jūs saprastu, būtībā tas ir viens un tas pats. Pamazām visus zonālos arhīvus apvienos un izveidos reģionālos arhīvus, un ar mums tas jau ir noticis, un arī Cēsu un Alūksnes arhīvus apvienojot ir izveidots Vidzemes reģionālais arhīvs. Un Zemgales reģionālais arhīvs apvienojot Jelgavu un Tukumu. Bet tie visi ir reģiona arhīvi. Mēs esam Latvijas Nacionālā arhīva teritoriālās struktūra vienības un glabājam dokumentus sākot no 1944. vai 1945. gada atkarībā no tā, kad konkrētā teritorijā atjaunojās padomju vara, tātad pie mums ir padomju perioda dokumenti un tad līdz pat mūsdienām gandrīz. Un katrs arhīvs tātad glabā savas teritorijas dokumentus. Pārsvarā mums tātad ir iestāžu, uzņēmumu, pašvaldību dokumenti, ir arī tās pašas mājas grāmatu kolekcijas visos reģionālajos arhīvos, bet tas vārds kolekcija jau pasaka, ka tie dokumenti nav pilnīgi. Tas nozīmē, ka ne par katru adresi būs šī mājas grāmata, bet pastāv iespējamība, ka viņu varētu arhīvā atrast, tikai ir jāzina adresi.
Vakar es stāstīju par vienu dokumentu grupu, kas ir visos reģionālajos arhīvos, kas ir ļoti plaši pārstāvēta, bet salīdzinoši maz izmantota dzimtes pētniecībā, un tās ir saimniecību uzskaites kartītes, kuras bija lauku teritorijā. Diemžēl pilsētām šādi dokumenti nav. Bet, ja tas bija piemēram pilsētu ciemats, tad tur arī tika iekārtotas šādas te saimniecību uzskaites kartītes vai saimniecību grāmatas. Šodien es jums viņu vizuāli nevaru parādīt, bet, manuprāt, tā ir ļoti vērtīga dokumentu grupa, jo mēs tur redzam ziņas par iedzīvotājiem un redzam ziņas par attiecīgās mājsaimniecības piemājas saimniecību. Tur ir par zemi, par zemes izmantošanas veidiem, pat ir uzskaitīti mājlopi. Protams, ēkas, kuras ir bijušas saimniecības personīgā īpašumā. Mēs visi zinām, ka padomju laikā oficiāli nepastāvēja privāti īpašums, un zeme vispār nevarēja būt privāti īpašumā, zeme varēja būt tikai lietošanā. Bet tāpat laikā bija tas tā saucamais personīgais īpašums, bija personīgā māja un tur piemājas zeme. Kas bija atļauts. Tātad to visu var atrast saimniecību uzskaites kartītē, un labā ziņa ir tā, ka jums nav jāzina precīza adrese, bet, protams, jums ir jāzina apdzīvotā vieta, kur cilvēks ir dzīvojis. Vismaz aptuveni, lai mēs varētu tad meklēt šīs apdzīvotās vietas tuvumā. Ja neatrodam tieši tur, tad varbūt ar ko šī vieta robežojas. Tātad vispirms ir jāzina, kur ir dzīvojis, un otrs ir jāzina, protams, laika periods, jo saimniecību grāmatas un kartītes ir pa noteiktiem periodiem iekārtotas 2, 3 līdz 5 gadu periodā, sākas jau no pēckara gadiem, no 1945. gada līdz pat 1990. gadam. Dažām pašvaldībām ir arī vēl jau Latvijas laika, tātad 91. 95. gada saimniecību uzskaites kartiņas. Mums, kā jau kolēģi teica, reģionālajiem arhīviem nav datu bāzes, jo mūs ierobežo šī fizisko personu datu aizsardzība, jo mūsu dokumenti ir salīdzinoši jauni. Tātad, ja tikai no 45. gada, tas ir 80 gadi tikai. Līdz ar to arī jūs varēsiet, vienīgais, ko jūs meklētājā varat atrast, ir lietas nosaukums. Ka, teiksim, Garkalnes ciemā vai Līgatnes ciemā ir šādas saimniecību grāmatas vai saimniecību uzskaitas kartiņas. Un tālāk tad jau jums, kā jau kolēģi stāstīja, ir jāsazinās ar konkrētu arhīvu, ja jūs gribat kaut ko skatīties lasītavā. Tas ir par saimniecību grāmatām. Vēlreiz uzsvēršu to, ka arhīvos dokumentus nevar atrast pēc vārdiem, uzvārdiem, pēc personas kodiem vai pēc adresēm. Reģionālajos arhīvos dokumenti ir sistematizēti pēc iestādēm, tātad mums ir jāzina tomēr, šobrīd, piemēram, cilvēki ļoti daudz interesējas par savu īpašumu vēsturi, Citiem tās ir dzimtes mājas, cits ir iegādājies jaunu īpašumu. Grib zināt, kad ir uzbūvētas ēkas, dažreiz tas vienkārši ir vajadzīgs, tur, lai nokārtotu zemes grāmatu. Tad arhīvs pēc adreses neko atrast nevar. Mums ir jāzina, vai šī ēka bija kādas iestādes īpašumā, vai tā bija privāta īpašumā, kas ir viņu vēsturiski ir noticis, tā kā būtībā tas ir vesels pētījums, ko mēs, protams, arī piedāvājam cilvēkiem pašiem veikt lasītavā, un tas ir bez maksas. Tā, laikam viss.
Un es te mazliet papildināšu. Nav jau tā, ka mēs jums nevienam negribam palīdzēt, un ka jūs mums esat apnikuši un mēs muksim prom. Stāstīja par to, ka arhīvā ir ļoti, ļoti slikts nodrošinājums. Gan finansiālais, gan tehniskais. Mums nav resursu. Mēs bieži vien, kā saka, viens cilvēks dara pa 2 cilvēku vai 3 cilvēku šo te darbu, un attiecīgi, cik mēs varam, tik mēs daram, bet tomēr jārēķinās, ka jūs nāksiet uz lasītavu. Tas ir patstāvīgs pētījums. Mēs jūs ievirzīsim, mēs jums pateiksim institūciju, noliksim varbūt jau vajadzīgo aprakstu, bet, tiemžēl mapīti, ja viņi nebūs ievadīti meklētājā, būs jums. Un arhīvs arī aicina jebkuru, kurš vien vēlās nākt un brīvprātīgi palīdzēt strādāt ar šiem te aprakstiem, sēdēt, pārrakstīt, viņus digitalizēt. Arhīvā darbs nekad nebeigsies, un jebkura kaut mazākā palīdzība, kaut 1 vai 2 arhīvs to ļoti novērtēs. Es varbūt arī papildināšu, kā Valdis teica, ka nebūs nolikta atsevišķa mapīte, bet dažreiz arī būs nolikta atsevišķa mapīte. Nevienmēr būs jāstrādā ar aprakstu, jo citreiz mēs, lai atvieglotu darbu, tad lai mēs zinām, kur ir vairāk meklēt, un mēs jau tiešām jau atlasām to informāciju. Bet jārēķinās, ka tas nebūs rīt parīt, vienmēr būs jāpagaida kādu laiku. Kamēr dokumenti tikas atlasīti, un arī dokumenti uzglabāti dažādās glabātuvēs, un arī fiziski tie dokumenti jānogādā lasītavā. Ja jūs mums iedosiet precīzus datus, precīzu gadu un iestādi, mēs jums tiešām atradīsim arī šajā gadījumā mapīti, mēs jau viņu noliksim. Bet, ja jūs pateiksiet, viņš strādāja tur kaut kur no 60. līdz 80. gadam, piedošana, mums nav 20 gadus iespējas pārbaudīt. Bet attiecībā uz represētajām personām, tur gan, tur jūs mums uzraksiet, tur jūs atnāksiet, jūs mapīti gaidīs uz galda. Es gribu bišķīt pastāstīt to galveno atšķirību starp mums un starp vēstures arhīvu un starp arhīvu, kas glabā dokumentus pēc 2. pasaules kara. Man liekas, ka šeit šī tēma ļoti aktualizējās. Un mans tāds, tā galvenā doma ir tāda, ka viss ir atkarīgs no tās valsts varas, kas te atradās. Mēs dzirdam, ka padomju laikā varu ļoti interesēja cilvēki. Un līdz ar to ir ārkārtīgi... Es ņemu atpakaļ vārdus. Nav ārkārtīgi vienkārši, bet ir iespējas dokumentu plašuma ziņā. Autobiogrāfijas un kas mums tur vēl ir, un krimināla lietas, un par ko tik vien netiesāja padomju varā. Ja mēs runājam par starpkaru periodu, šeit galvenās bija, tomēr, iestādes un cilvēki kaut kur fonā. Līdz ar to mums to dokumentu plašuma, kā piemēram padomju laika arhīvos, mums tādu nebūs. Es varbūt vēl papildināšu, cilvēks principā var pa jebkuru laikam var atrast jebkādu dokumentu. Ja cilvēks ir dzīvojis, viņš atstājas pēdas dokumentos, viņš kaut kur ir dzīvojis, viņš kaut kur ir mācījies, strādājis un varbūt bijis tiesāts. Un tad tie dokumenti noteikti kaut kur vismaz kāds ir saglabājies, tikai jāprot viņu atrast. Kā jau kolēģi teica, jo precīzāk jūs pateiksiet mums, kā meklēt kaut kādus precīzākus datus par cilvēku, pieņemsim, viens Rīgas vēsturnieks meklēja savu represēto vectēvu, jo ģimenē nebija saglabājušies neviena dati par viņu, nekādas fotogrāfijas, nekas tam līdzīgs. Jo visticamāk, padomu vara bija atnākusi un visu vienkārši paņēmusi. Tad bija norādīts, kādos aizsargu pulkos viņš ir bijis, kur neatkarības laikā cīnījies, kur vēlāk viņš ir bijis. Tad bija norādīts arī apgabals reģions, kurā viņš ir bijis tiesās. Un beigās bija paši atraduši vienu fotogrāfiju no 20. gadiem. Ziniet, 20. gados kādu laiku bija modē tās uz nullīti frizūras vīriešiem, kad likās, ka viss ir vienādi. Bet viņam tāda izplūdus fotogrāfija bija no periodikas, pielika mums klāt, un tad sākās lielais darbs. No mūsu puses mēs jau izgājām cauri grupu fotogrāfijas arī par albumiem no armijas. Un vienā no šīm te kopā ar Kārli Balodi un vēl kompāniju bija šis te kungs, un ģimenei nonāca viena dzimtas fotogrāfija. Ko es gribēju vēl papildināt par Rīgas arhīviem, un īpaši uz Valsts vēstures arhīvu.
Nevienam pētniekam nevajag apvainoties, ka mēs jums nevaram veltīt varbūt tik daudz laikas kā zonāli arhīvi, jo mums tas cilvēku skaits, kas iziet cauri lasītavai, mums tas ir daudz lielāks. Un mēs vienkārši fiziski mums nav spēka, fiziski mums nav resursu un laika, lai mēs varētu jums tik daudz laika veltīt. Lai gan mēs vēlētos. Mēs visu dienu būtu gatavi ar jums runāt. Jā. Arī zonālajiem arhīviem un reģionālajiem arhīviem nav viegli, jo mēs esam tie, kur viens cilvēks dara vairākus darbus. Un tiešām tā darba diena mums paiet diezgan saspringti. Bet es gribēju vēl vienu citu piebildi par padomju laika dokumentiem. Jā, protams, padomju laikā bija varbūt stingrāka uzskaite par daudz ko, jā, bet tomēr tur arī ir svarīgs tas cilvēciskais faktors, jo mēs labi redzam, ka ir iestādes, kurās dokumenti tiešām tā lietvedība ir bijusi ļoti kārtīga, dokumenti ir labi sakārtoti, jā, un ar viņiem ir viegli strādāt, bet ir pilnīgi pretējas iestādes un diemžēl pat ļoti slaveni kolhozi, kuru dokumenti, diemžēl, ir diezgan nesakārtoti. Un, ja mēs vēl ņemam vērā to, ka tad, kad atjaunojās Latvijas neatkarība un bija 90. gadi, un tie, kas ir dzīvojuši tajā laikā, mēs atceramies, kāds bija tas laiks, kad mēs dzīvojām Latvijas PSR, un tad mēs pēkšņi dzīvojam Latvijas Republikā, un es domāju, ka tie cilvēki, kas tajā laikā tāpat bija atbildīgos amatos un strādāja iestādēs, viņi arī nezināja, kā tagad tālāk darīt, kā ir pareizi. Un 90. gados ienāca arhīvos ļoti daudz likvidēto iestāžu kolhozu dokumenti, ienāca lielos apjomos un, diemžēl, nevienmēr ienāca pilnīgi. Ja? Tā kā ar to arī jārēķinās, ka nevienmēr jūs atradīsiet visus datus tikai tāpēc, ka tas ir padomju laiks un ka tad viss tika uzskaitīts. Tā nebūs. Es te pieminēšu vēl vairāk. 90. juku laikos bija daudz institūcijas, kolhozs, kaut kādas pájas savainītas, rūpnīcas, kuras privatizēja, kuras dokumentus vienkārši iznīcināja. Un attiecīgi var gadīties tā, ka jūs gribat paskatīties kādu personas lietu, un, diemžēl, šie dokumenti nav atnākuši pie mums. Viņi ir iznīcināti un vēsturē izzuduši. Es varbūt vēl papildināšu. Ir jau arī bijuši tādi uzņēmumi, kur bija filiāles Igaunijā, Lietuvā un arī Kaļiņgradas apgabalā padomju laikā. Un tad arī tie dokumenti, kaut gan tas arī it kā Rīgas uzņēmums, bet nebūs pie mums. Jā, tas pats ar lielajiem vissabiedrības uzņēmumiem, piemēram, kaut kādiem turismu, tur filiāli un vēl kaut ko. Ja viņiem Rīgā vai tur celtniecības, viņiem bija, piemēram, vissavienības Rīgas filiāli, tad tie dokumenti glabājas Krievijā, ne pie mums Latvijā. Man laikam ir jākontrolē mūsu un jūsu laiks. Jā, mums bija paredzēts tā līdz 4:00, bet es tomēr gribu vēl paslavēt mūsu mazliet. Jā. Pieņemsim, Kristīna pieminēja to, ka 90. gados nodeva diezgan, tieši tā, jo, tad, kad kaut kas mainās, vai tad domā par dokumentiem, domā par sevi, tikai, un kaut kur skrienam, daram, bet dokumentus kaut kur atstājam. Un tas pats šobrīd notiek arī ar uzņēmumiem, vai, ja valsts pārvaldes iestādes, tas ir savādāk, bet privātās, pieņemsim mēs tie, kas esam privātajās struktūrās strādājuši, jo mums taču ir arī šobrīd nodot katrs likvidētais uzņēmums savus dokumentus pa visu Latviju. Ne tikai Rīgā, bet jā. Un bieži vien gadās tā, ka tas bijušais darba devējs, viņš domā, mēs likvidējamies un pārējais jau ir pilnīgi vienalga. Un tiešām es varu apgalvot, ka arhīva darbinieki kā rūķīši ir paši gājuši, vēruši durvis vaļā, vākuši dokumentus arī no miskastēm vilkuši ārā un pēc tam ieguldījuši resursus, lai tos dokumentus kaut kā sakārtotu un dezinficētu. Tā ka, un tad veidojas tas, ka viņi ir nepilnīgi, bet atkal nevis skatāmies, kāpēc mums ir nepilnīgi, bet priecājamies, ka mums kaut kas ir no tā. Jā. Ir arī gan skolas tādas privātās bijušas, valstī ļoti atpazīstamas, vai uzņēmi, kas,
kad beidz pastāvēt, tad viņi vairs par tiem dokumentiem nedomā. Tā ka, tas tā es nobeigumā gribēju paslavēt mūsu rūķīšus. Un tā es mazliet vienkārši pasmiešos, jo domāju, cilvēkam ir savs uzņēmums likvidējas, viņš nevis nodod uzņēmumus, viņš viņus iznīcina, laimīgs, priecīgs, un pēc 10 gadiem raudādams nāk pie mums uz arhīvu, man vajag darba stāžu, dodiet. Bet mēs sakam, kā mēs varam izdot, kur jūs likāt dokumentus? Kā kaut kur nometa, nodedzināja, man viņus vairs nevajadzēja. Tad mēs sakam, diemžēl, tad mēs jums palīdzēt vairs nevarēsim. Bet ir arī labs gadījums. Labi gadījumi, kad viņš nav iznīcinājis, viņš ir atstājis savā šķūnītī, un ka viņš nāk prasa, un tad mēs sakām, bet viņu nav, un ka mēs saprotam, ka viņš ir bijis pats īpašnieks, kur ir? Vai man šķūnītī stāv? Tad nes šurp. Man personīgi bija atnest par sevi. Mēs sakām, par saviem darbiniekiem. Nē, tik un tā. Nedabūs no mums neko, kamēr nebūs visu. Tad viņš visu šķūnīti tīrīja. Tā ka es ceru, pa kaut kādiem saviem darbiniekiem, kādam labums būs no tā. Ko? Es domāju, ka jautājums vēl kāds ir, vai mēs varētu uz šīs nots. Jā, to var atrast. Jā. Arhīviem ir informācija par to. Mēs varam paskatīties, teiksim, konkrētā ciemā, kādi kolhozi konkrētā periodā ir darbojušies. Mēs to varam, jā. Man viens pretējs jautājums. Jūs te par dokumentu meklēšanu, man ir atkal otrādi. Man ir ļoti daudz fotogrāfijas, kur... Paskatieties arī, kas fotogrāfijām aizmugurē rakstīts. Nē, viņas ir lielākā daļa salīmētas, jau albumos tur nav. Tās... Tāpēc, ka lielākā daļa cilvēkus vispār nepazīst. Tad varbūt mēs varētu šīs pozitīvās nots nobeigt, un ko es varētu teikt, kur mūs var atrast. Latvijas Nacionālais arhīvs, pa visu Latviju mēs esam, vai ne? Un jebkurā gadījumā, lai vai kurā jūs arhīvā iegrieztos, ja jūs nebūsiet pareizi, jūs tāpat novirzīs kaut kur tā nebūs, ka jums teiks, nē, ejiet projām, jā, un meklēt pat gan jau mums, jo mēs tomēr mēģinam viens otru atbalstīt, jā, un virzienu parādīt. Un tad, manuprāt, ja šodien jūs kaut ko uzzinājāt un gribēsiet vēl uzzināt, tad droši mums rakstiet, zvaniet, nākat pie mums. Un, ja nevar digitāli, tad var lasītavā. Tā. Jā. Mēs nekožam un mēs neslēpjam dokumentus no jums. Tieši tā, un galvenais atceraties, netraucējiet ārpus darba laika. Jā, paldies!